ļoti bieži mūsu lielākais izaicinājums mūsu dzīvē kā vecākiem ir mūsu bērni. Tas, ka viņi neklausa, tas, ka viņi uzvedās tā, kā mums nepatīk, mēs jūtamies slikti, viņi ir diezgan kaitinoši, skaļi, bet viņi ar savu uzvedību signalizē mums ko? Viņi signalizē, kā viņi uztver dzīvi, kā viņi jūtas šajā pasaulē, kādas ir viņu vajadzības šajā pasaulē, kādas ir viņu vērtības un kādas ir viņu vēlmes. Un ja šis viss ietilpst motivācijā, tad es tev iesaku noskaties 50 minūšu garu video lekciju ar piemēriem, kurā tu iepazīsi savu motivāciju un ieraudzīsi arī savu bērnu, savu līdzcilvēku motivāciju, kurā tev radīsies atbildes uz jautājumiem, kāpēc viņi brīžiem ir tik neciešami, kāpēc viņi ir tik nepaklausīgi, kāpēc viņi izdara tā, kā man, kā vecākam nepatīk. Un tas ir ļoti svarīgi. Ja tu spēsi viņus sadzirdēt, kāpēc viņi tā rīkojās, tad tu iespējams spēsi iejusties viņu ādā un spēsi rast tādu komunikāciju, kas atver un palīdz tavam bērnam būt laimīgam un arī tev būt mierīgam un harmoniskam vecākam.